Šodien es lūkošu mežā atrast kādu interesantu sēni. Šo sēni parasti meklē vēlā rudenī, ziemā, jo tad pārējiem kokiem ir nokritušas lapas, un līdz ar to vieglāk viņi ir atrast. Principā citi viņu dēvē pat par piepi, bet patiesībā, manuprāt, ka tā tomēr ir sēne. Runa iet par čagu, melno bērza piepi, vai arī citur viņu mēdz dēvēt par spuldzeni. Sēne aug pārsvarā uz bērziem. Latvijā ir ļoti populāra, izplatīta. Retāk viņa ir sastopama uz augšņiem, citiem kokiem. Bet kas tajā sēnē, piepē, čagā, spuldzē ir tik īpašs? Viņa ir tautas medicīnā ļoti plaši pazīstama un atzīta. Kā lielisks pretvēža līdzeklis, kā lielisks kuņģa, zārnu trakta, ārstnieciskais līdzeklis. Un tālūk. Lūk, čaga. Šo te jau es biju atrasts kādu laiku atpakaļ, un šodien es viņu atnācu nozāģēt. Čaga nav piepe. Čaga ir sēne. Sēne, kura savas sporas iemitina veselu koku, bērzu bojājumu vietās. Un tad viņa tur parazitē. Viņa sūc ārā no bērza visas sulas, visus tos koka labumus un koncentrē lūk šajā te melnā, kārpainā izaugumā. Šie te izaugumi bumbuļi mēdz būt dažni dažādas formas, dažni dažādi izmēra. Respektīvi, divus vienādus jūs neatradīsiet. Visi tie labumi ir koncentrēti praktiski uzreiz aiz mizas. Tāpēc arī reizēm sauc viņu par piepi, jo viņi tādi piepveidīgi izskatās, bet patiesībā tā ir tur iekšā dzīvo sēne, kas to savu labumu krāj, veido velku zāru un veido tādu kunkuli. Tas arī ir tas vajadzīgais, medicīnā nodrīgais. Viņu var nosist nost ar cirvīti, bet manā gadījumā es mēģināšu viņu zāģēt. Kas vēl par šo sēni piepi? Principā mēs teikt, ka labāk ir viņu ievākt augstāk kaut kur kokā. Bet, es domāju, ka šī te arī būs pietiekami labi. Labi. Ko mēģinam zāģēt? Lūk, rokā ir čaga. Lūk, čaga. Pirms no viņas taisīt tēju, viņu vajag nedaudz notīrīt. Jādabūja nost šis te melnais ārējais izaugums. Bet, ne ļoti. Principā aiz tā melnā uzreiz jau sākās tā labā, nodrīgā masa. Nedaudz būs jāpaņemās, bet,
Gan jau. Tā. Šādi te. Akurāti. Kur sākās jau tāds gaišs kastaņbrūns. Tad tālāk vairs neskaldām. Tas jau arī mums ir noderīgs, jau vajadzīgs. Šis te jau ir čagas jau pieliekamais, kā jau minēju. Tas ir medicīnā ļoti noderīgs. Šai sēnei, šajā stadijā sporu nav vispār. Viņu arī nav iespējams pārdozēt. Viņa nav toksiska, bet, kā jebkuru tautas līdzekli, tāpatās. Kas par daudz, tas ir par skādi. Retu reizi viņu iedzert var. Ir jau cits, kas dienā viņu lieto. Bet, bez vajadzības viņi tomēr neiesaka. Kad no koka viņa ir izsūkusi visas labās vielas, un koks aiziet bojā, tad viņai arī vairāk no kā baroties. Tādā brīdī šī te piepe sāk parādīt savu sēnes raksturu. Viņa pati sāk kalst, sāk tā kā kārpoties tā, un atverās poras, pa kurām arī lien ārā sēnes sporas. Un šīs sporas ar vēju tālāk jau atrod citu veselu koku, kuram ir kāda rēta. Tur iemetinās un sākās viss process no jauna. Sākās šāds te kunkuls sāk veidoties. Lūk, dzeltenais sēne, viņš ir daudz mīkstāks, pilnīgi tāds drūpošs. Šo te mums nevajag. Mums vajag šo te sarkanu tumšs brūno. Tā kā to te dzelteno droši varam kasīt ārā. Principā, kur jau viss viņš arī bija. Pirmīt es jums samelojos. Šī te ir sēne, un šī te ir piepe, ko daudz domā. Bet principā tā ir sēne. Ņemam nost visu. To mums nevajag. Tur, kur jau sākās sarkan brūnais atkal. To mēs atstājam. Principā arī viss. Melnā kārpainā ārmali noņemta. Palikusi ir pati čagas labākā daļa. Nedaudz vēl arī sēne klāt. Lielumi noņemti. Domāju, ka mājās vēl ar nazīti piestrādāšu, pielabošu. Noņemšu vēl vietas, kur vēl kaut kas ir. Un tālāk jau viņa jāgriež pa maziem gabaliņiem, jāžāvē un jāuztais pirmā probūs. Es domāju, ka šī sēne manā aptieciņā atradīs vietu. Labi, aiziet. Tālāk.
Nu, lūk, ir pagājuši 2 nedēļas, kopš es ievācu čagu, un šobrīd jau man viņa ir sakaltusi, nu, vienkārši tā kā akmens. Doma ir tāda, ka es tagad no šiem te gabaliem sataisu tādus mazākus gabalus. Labi. Ķeramies pie darba. Čaga. Nu, lūk, viss. Saku uzreiz, ka vajadzēja labāk, jā, patiešām tikko es viņu novācu, tā uzreiz arī sadalīt turpatās mežā. Bet nu nekas. Lūk, no visas čagas man sanāca šāds te 2,5 litrīgais katliņš pilns ar čagas sēni. Tāda neliela gabaliņa, principā jau sausi. Es domāju, ka es došos uz māju un jau mēģināšu taisīt pirmo porciju ar čagas tēju. Nu, lūk. Ja gabaliņā nevar īsti ieskrāpēt ar pirkstu, nu tad viss ir kārtībā. Jo cietāks, jo labāks, un arī īstenībā, jo tumšāks, jo labāks. Bet kā jau minēju, nu, ja paši sēni jūs tur arī apliesiet, tad nekas traks tur nenotiks. Viss, pietiek. Mūsu mērķis nav to ūdeni uzvārīt, bet uzsildīt līdz kādiem grādiem 50, 60. Kā es to zinu? Nu, ielieku pirkstu, jūtu noturēt varu, ūdens vēl nevārījās, tātad 100 noteikti nav. Labi. Man ir 1 litra termos, kurā tad es arī taisīšu to čagas uzlējumu. Šeit ir čaga, gabaliņi. Nu, tieši tādi, lai varētu iemest termosā. Uz 1 litru es domāju, ka es paņemšu 4 šādas te, nu labi, 5 tādas te gabaliņas. Viena tāda neliela šauja. Tā. Lejam ūdeni virsū tagad. Tālāk. Citi vispārībā ar avotu ūdeni augstu pat viņu aplēja un notur kādas 24 stundas, 48, 2 dienas pat, un tad viņu lieto. Bet, nu, es tādu silti karstu ūdeni uzlēju pa virsmu, un no rīta jau būs pirmās provas jāņem. Gaidam rītdien. 3 dienu laikā esmu pārcēlies no dzīvokļa jau šeit pie upes. Čaga
kā jau noprotat, ir stāvējusi nevis 2, bet 3 dienas. Tas ir ilgāk nekā bija plānots. Nu, un šobrīd būs tas patiesības mirklis. Kāda viņa izskatās un pēc kā viņa garšos. Speciāli paņēmu līdzi. Labi, pietiks. Nu, labi, lies. Speciāli paņēmu līdzi caurspīdīgu glāzīti. Nu, lūk. Ja godīgi vēl drusku tāda silta. Lūk, šāds te piķis 3 dienās. Pēc kā garšo. Garšo labi, teikšu kā ir. Nedaudz tāds rūgtens, bet ir arī tāds saldenums klātīm, tāds salkans, karamelizēts kaut kas tāds. Tā, ka būtu kaut kas riebīgs, negaršīgs, nē, nav. Jā, forši. Tādu var padzert, jā. Glāzi no rīta, glāze vakarā. Saka jau, ka tukšā dūšā jādzer, bet nē, ir labs. Labi. Jāiet draugs pacienāt. Noteikti izmēģiniet. Čāda.